Labdien! Jūs klausāties pārbaudas laiku. Ar jums šodien kopā Krišāns Lācis un Raivs Zeltīts. Mēs ierakstām barikāžu atceres pasākumu brīdī, bet šajā raidījumā mēs skatu pavērsīsim nedaudz plašāk, proti uz pēdējām vēlēšanām Polijā pirms jau kādu laiku, man liekas, 2 mēneši vai salīdzinoši, daži mēneši, un vēlēšana iznākumu, prezidenta vēlēšana iznākumu Argentīnā, kur pie valsts stūres stājies iespējams pirmais vispār ideoloģiskais tāds tīrais libertārietis Javiers Milejs. Un tad mēs uzdosim jautājumu, ko latviešu nacionālisti vai nacionāli konservatīvie varētu mācīties no šo 2 vēlēšanu iznākumiem. Un specifiskāk tieši, es teiktu, ko mēs varam mācīties no Polijas gadījuma. Un ar to mēs arī sāksim, jo Polijā ilgstoši anglosfēras presē, medijos ir bijis tas vienlaikus peramais zēns, kas jālamā par autoritārismu, par demokrātijas apdraudējumu, par visu labo lietu noliekšanu. Tur, protams, bija milzīgie protesti par un pret abortiem un tam līdzīgi, bet kādai pēdējo nedēļu notikumi pēc varas maiņas Polijā rāda. Tur īpaši sasāpēs jautājums liberālajai opozīcijai, kas tagad ir koalīcija, bija tieši mediju jautājums, kur tādām brutālām metodēm iepriekšējās konservatīvās vadības vai valdības it kā ielikteņi, tad ir tikuši izmesti, tur visi tie sabiedriskie mediji izformēti, un tur ar tādām brutālām metodēm tas viss notiek. Bet, ko, manuprāt, no poļiem arī varētu sagaidīt, lai gan ne no liberāļiem, lai gan, protams, ja mēs paskatāmies uz amerikāņiem, mēs redzam, kā arī amerikāņu liberāļi var izmantot tīri labi policijiskas metodas, lai panāktu savu vēlamo politisko rezultātu. Bet, tas jautājums, tīri uz Polijas gadījumu skatoties ir, bet, ko Likums un taisnīgums, šī lielā nacionāla konservatīvā partija, kas ir cieši saistīta arī ar Polijas katoļiem, ar Polijas it kā nacionālismu tradīciju, vērtību aizsardzību, arī tādu ļoti salīdzinoši proaktīvu lomu, valsts lomu, tikai, valsts aizsardzībā, dažādiem Krievijas ārējiem apdraudējumiem, bet arī iekšējām, vērtības sardzē. Izskatās, ka cik sanāk 8 vai 10 gadus vēlāk, tas sausais atlikums ir diezko tāds nav. Nomainās partija, viss tiek nojaukts, viss tiek sākts no gala, un tad šis puķa asta vai kas, tiešām cikls sāks no jauna. Ko darīt, vai ne? Jā, tur bija daudz lietu, kas, tā teikt, atklājās šajā varas maiņas procesā. Pirmkārt, mums vajadzētu beigt būt pārsteigtiem par to, kā viņi tā drīkst attiecībā uz poļu saucamiem liberāļiem, kas gadiem kritizē valdošo Polijas partiju par mediju brīvības ierobežošanu, un tad pirmajā dienā, kā uzvara vēlēšanās, tā vienkārši sūta policijas specvienības un ieņem sabiedriskā mediju ēku. Atlaiž tiesnešus, kurus viņiem nav tiesību atlaist, ko pēc tam arī kritizē Polijas prezidents, kurš starp citu ir vecās varas vēl tāds palieka. Andžejs Duda. Andžejs Duda, droši vien viņam nav ļoti viegli šajā situācijā. Tad pirmkārt, beigsim būt pārsteigti par to, ka cilvēki politikā pirms vēlēšanām runā par plurālismu un viedokļu daudzveidību un par to, ka nedrīkst aiztikt mēdījus un tam līdzīgi. Arī tiesu varu. Un šī retorika ir tikai metode, lai tiktu pašiem pie varas un tad šo varu īstenot. Un norādes uz to, ka kādi jūs liekuļi, tas ir zaudētāju atrunas. Man tas tā izskatās. Kāpēc viņi jūtās tik droši, ka viņi tā var darīt? Rietumu politiskā nesenā vēsture liecina, ka konservatīvie vienkārši tā nerīkojas, un tāpēc pret viņiem tā var rīkoties. Līdz ar to bailes, ka viņi ir radījuši precedentu, ko pēc tam šī nacionāla konservatīvā jau opozīcija var pēc tam izmantot pret viņiem. Es domāju, ka tur vienkārši nav tāda baiļa, jo nacionāli konservatīvi, acīm redzot, ir noticējuši liberāļu šiem meliem par to, ka viņi tiešām vēlas viedokļu plurālismu mēdījos, vārdu brīvību un visas pārējās jaukās lietas, kamēr praksē
vēl kāda valsts Eiropā, kur būtu mediji ieņemta ar policijas specvienību, es nesenajā vēsturē nevaru atcerēties. Manuprāt, tā nāk Putina Krievija 2000. Gadu sākumā, kad tika likvidēti visi neatkarīgie mediji. Jā, un, protams, mūsu lielie polijas kritizētāji medijos ļoti klusi par šo un tā. Bet, mācība mums Latvijā, droši vien no tā ir, ka tāda atsēdēšana, esot it kā pie varas, bet neaiztiekot šīs svētās, neaizskaramās pēdiņās institūcijas, droši vien baigi neatmaksājās. Būtībā mums nesens piemērs vai nebija Nacionāla apvienība, tā vai citādi koalīcijā 10 gadus, kas sargāja SIFU, sargāja tā vai citādi savā pārvaldē sabiedriskos mēdījus. Un tur par spīti reizēm brēkšanai, tiešām tur nemēģināja nekādas reformas veikt. Te polijas liberāļi, acīm redzot, rāda piemēru, kāda ir šī labā Eiropas prakse pēdiņās atkal attiecībā uz politiski angažētiem mēdījiem. Un te, protams, varam uzdot jautājumu, cik tad šobrīd politiski neitrāli vai objektīvi ir mūsu mēdīji vai sabiedriskais mēdījis un vai gadījumā kādai nākamai, piemēram, Nacionāla konservatīvai valdībai, nevajadzētu izvērtēt un piemēram, sabiedrības interesēs, nedaudz atlaist tur dažus labus. Bet redzi, tas arguments arī, ja mēs ieejam Latvijas medijos un, protams, LSM, ir, ka es to negribu saukt par tādu tabula rasa tukšās tāfeles argumentu, proti, ka viss mēs tikai tagad uzzinām par Poliju un tad klausāmies, ko, poļu liberāļi stāsta mūsu, un mēs ignorējam visu to lielo garo vēsturi, kā vispār ir nonākuši līdz likumam taisnīgumam pirms 8-10 gadiem. Bet tas arguments ir tiešām tāds, ka no mūsu skatu punktā Polijas nacionāli konservatīvie spēki it kā viss ir darījuši pareizi, jo, ko viņi ir mēģinājuši izdarīt. Viņi mēģinājuši pieņemt tieslietu reformu, izmest tur komunistu tiesnešus, milzīgā pretestība sekoja ne tikai, protams, no pašiem poļu liberāļiem, kuriem acīm redzot ir saistība arī šiem vecajiem komunistiem, kuri tad ir internacionalizējušies vai briselizējušies. Bet tas ir viens, tieslietu atzars. To viņi mēģinājuši sakārtot pēdējos 8 gados. Mēs daudz ko tur ir darījuši. Arī medijas viņi it kā ir mēģinājuši tomēr pavērst šajā, it kā nacionāla konservatīvā virzienā arī skolu izglītības satura. Es saprotu, tas arī poļu liberāļiem nav paticis. Mācīt tajā polijas vēstures nacionālo lasījumu, nevis tur kaut kādu multikulturālo lasījumu vai atvērto vai provācisko lasījumu. Kas vēl, protams, mūžīgais jautājums par bēgļu uzņemšanu. Lai gan Polija, principā, viena no valstīm, kas visvairāk bēgļus ir uzņēmusi no Ukrainas, bet tas lielā sāp jau pirms daudziem gadiem, jau kopš 2015. Gada ir tāda, ka poļi neuzņem vismaz uz papīra, un tas ir tas, kā arī likums un taisnīgums sevi reklamēšana, viņi neuzņem cilvēkus no trešās pasaules valstīm, bet īstenībā jau ir uzņēmuši, un tāpēc vēl lielāk, vēl galēji labējāk spēku arī kritizē šos nosacīt centriskos konservatīvos. Jautājums ir, ko likums un taisnīgums nav darījuši pareizi, jo, ja mēs skatāmies tā ir uz papīra un ieklausāmies tajā, ko saka opozīcija, it kā jau viņi ir kaut ko darījuši. Jā, tur vajadzētu noteikti klātienes Polijas, tā teikt, pieredzi izjust vairāk nekā mēs no malas tiešām varam saprast. Ja mēs vēlkam tādus ķeksīšus, ko šī Polijas valdība izdarīja, kas mums nacionāliem vai konservatīviem Latvijas cilvēkiem patīk, tur vispār nav ko iebilst. Tur ir bijusi gan vērtību ziņā ļoti pareiza politika, gan arī ģeopolitiski robežu sargāšana, militārā apbruņošanās, gatavojoties, iespējamam, konfliktam pret Krieviju, pretošanās Briseles diktātam. Tā teikt, gan tā ģeopolitiskā, gan ideoloģiskā līnija bija ļoti mums apmierinoša, kā Latvijai arī. Un, jā, acīm redzot, nepietiek ar vienkārši pareizi izdarītajām pareizajām lietām, bet ir arī tāda varas tehnoloģija viedokļa jādara lietas pareizi vai efektīvi. Mans iespējas tā no malas vērojot ir, kā līdzīgi, kurā varā, kas pārāk ilgi ir bijusi pie teikšanas, auga pašpārliecinātība, kaut kāda atrautība no arī iespējamības, ka šī vara var zust.
Latvijas gadījumā tā ir noticis ar partijām, kas ir izmestas no koalīcijas. Polijas gadījumā pilnībā pazaudējuši varas monopolu kaut kādā ziņā. Jo īstenībā jau ar iepriekšējās vēlēšanās, pirms šīm vēl varēja redzēt, Polija jau bija uz robežas. Tur bija tuvu tiem 50% šai Likuma un taisnīguma partijai. Arī prezidenta vēlēšanās tur arī ar, man liekas, nelielu pārsvaru Dudu uzvarēja. Jā, un viņi neko nav mācījušies. Un zaudēja, acīm redzot, no tāda urbānās pilsētu poļu progresīvās kaut kādas jaunatnes puses. Līdzīgi kā daudz cits tādas labējas valdības rietumos, arī augstākā periodā, Spānija, Portugāla vai tam līdzīgi. Tur arī ir bijusi vienmēr šī apmierinātība ar to, ka formālā valsts vara ir un ignorēšana par to, kas notiek tajā reālā ikdienas līmenī, kur tāpat šis kreisums un saucamies progresīvisms spiežās iekšā caur masu mēdījiem, ārvalstu ietekmi. Un ļoti ātri tā formālā vara zūd, un zūd arī visas viņas darītais un izveidotā sistēma. Jā, turklāt Franko režīmā tiešām, ja lasa dažādas apskats, īpaši Stanley Payne, vai ne, kas ir ļoti liels tāds Eiropas dažādu labēju arī fašistisko režīmu pētnieks 20. gadsimta, es domāju, tas varētu būt tiešām tāds vēsturnieku konsensus par Spāniju, es domāju arī par Portugāli, iespējams arī par Grieķiju, ka uz šo režīmu beigām tas bija pārvērtušās jau par tādām tīri tehnokrātiskām varām. Protams, tur vēl tāda ekonomisko dažādi interešu sektoru apkalpošana un kaut ko ietekmēja arī, protams, šo valstu atvēršanās lielākam brīvajam tirgum un kapitālismu un arī amerikāņu naudai. Bet tā doma tiešām tāda, ka beigās tas kļūst vienkārši par tādu valsts aparātu, kas uztur kaut kādas lietas un, teiksim, dažas tās sarkanās līnijas, kuras mēs, paklināmies noteiktām vadoņu bildēm, piedalāmies kādās tur publiskās liturģijās un kaut pasākumos. Un līdzīgi arī, protams, kā tas ir ne tikai labējos režīmos, bet arī komunistu režīmos. Mēs redzam, ka vēlīnajā brežņevismā padomju vara bija mirusi no iekšpuses. Tā ir drīzāk tiešām policiska vara, partija valsts vai valsts aparāts, birokrātu vara, menedžerisms, tehnokrātija, kurā pietiek nomainīt šo, es nezinu, kā to nosaukt, virsbūvu vai ne, dažas vadības sviras, un tas viss ļoti ātri sabrūk. Un viss tas, ka Polijā tas pats ir noticis. Attiecībā uz Likuma taisnīguma partiju man tiešā pieredze ir bijusi savulaik, kad es biju Nacionālā apvienībā. Tā kā formāli, arī faktiski Eiropas parlamentā Nacionālā apvienība un Likums un taisnīgums bija vienā grupā, tad arī bija doma izveidot kaut kādu starppartiju, ciešāku sadarbību un, protams, intermāriju un visas šīs te idejas, un šķita, ka, Polijā jau tā kā, un šai partijai vajadzētu būt interesētai, labi, Latvija nav milzu ekonomika, bet tomēr tad bijusi daļai Polijas kultūras ietekmē esoša tauta mēs esam. Ne tikai kultūras, bet arī pat militārā protekcionismu ziņā. Mūsu reģionā poļi var arī... Atceramies brīvības cīņas, Daugavpils kauju, bez poļiem bolševikus būtu bijis grūti patriekt. Tās saiknes ir, arī varam pastīties, cik kuram latvietim poļu senči ir. Mēs esam no vienas kultūra telpas, bet neizveidojas tā sadarbība. Bija sarunas, bija tāda it kā, piekrišana, ka viss baigi labi, bet, interese nebija faktiski. Tas secinājums bija tāds, ka viņi ir tik ļoti nokoncentrējušies to Eiropas Savienības politiku lielajām spēlēm tajā līmenī, ka, tāda reģionālā hegemona un tā loma, kas īstenībā mums pat būtu ļoti pozitīva, jo radītu kaut kādu trešo varu starp Vāciju, Briseli un Maskavu. Šāda loma viņiem īsti nemaz nebija tik aktuāli par spīti tam, ko mēs gribētu pat sagaidīt attiecībā uz šo te intermariju. Tad neizbēgam, runājot arī par šo reģionālo varu un, protams, arī Višegradas valstu bloku, ko vēl pirms, 5 gadiem arī uzskatīja par kādu iespējamu nākotnes veidojumu alternatīvu iekšā Eiropas Savienības pret, Briseles centralizācijas tendencē. Mums neizbēgam jālūkojas uz Ungāriju, kur salīdzinot šos divus, ja tā var teikt, nacionāli konservatīvo valstu
varas eksperimentus. Šķiet, ka Ungārijas un arī Viktora Orbāna izvēlētais modelis ir izrādījies, moderni sakot, ilgspējīgāks. Un jā, lai gan tās abas sabiedrības, viņas nav daudzajā ziņā nav līdzīgas. Tur, piemēram, poļi ir vairāk reliģiozi nekā Ungāri, un Ungāri vēsturiski tomēr kopumā ir bijuši tādi, kā jau to pasaka, konservatīvāki nekā poļi. Tur dažādas visas šīs lietas, bet ja mēs skatāmies tīri uz tiem izvēlētajiem politiskās stratēģijas vai varas tehnoloģiju modeļiem, patīk mums tas vai ne, bet Orbāna stratēģija ir izrādījusies tiešām stabilāka. Man grūti iedomāties, kas tik nav izmēģināts pēdējos, man šķiet, jau būs 14 gadu, kopš Orbāns ir pie varas, no 2010. Gada, man šķiet. Kas tik nav izmēģināts? Tur opozīcijas partija apvienošanās, liberāļiem ejot kopā ar fašistiem un kreisiem ejot kopā ar fašistiem un visdažādām zaļajām partijām. Tas viss ir izgāzies, Viktors Orbāns vienmēr uzvar. Un, protams, tas pirmais lielais solis bija, kad tu nonāc pie varas ar tik lielu vairākumu kā Orbāns 2010. Gadā, ko dara? Protams, ka tu pāraksti satversmi, pāraksti konstitūciju. Viņa gadījumā tad bija tas formālais iegansts, daļai arī pamatots bija, uztaisīt jaunu konstitūciju, atsakoties no vecās padomju laiku, Varšavas pakta laika konstitūcijas. Un ir kā pamato, bet no otras puses pārakstot šo konstitūciju un ieviešot jaunas vēlēšanu likumus, vienmēr izskatās, ka balss arī skaitīšanas princips, vienmēr Orbāna partija uzvar. Jā, tur tā, es gribēju piebilst, tā vēlēšana sistēma ir atšķirībā no Polijas tāda, ka tur, ir ļoti grūti vispār uzvarēt vēl kādam. Un, līdz ar to iemesls viņa varai ir ļoti tiešām tehnisks varbūt pat. Jo varbūt tur jāpaskatās balsu šis tāds tīrais matemātiskais skaits un kāds, piemēram, atspoguļotos citā vēlēšana sistēmā. Es ieteiktu nogaidīt, lai izdarītu secinājumu par Ungāriju, jo tur man ir aizdomas, ka tur varētu būt līdzīgi kā mūsu pieminētajos jau citos piemēros, kur formāli, ir tāds nacionāli konservatīvs režīms, bet kurš savā visvarenībā nejūt vispār, kas notiek tā ikdienas līmenī, un tad nomainās cilvēks, nomainās partija, un viss tas, kas ir darīts, arī nomainās. Protams, Ungārijas gadījumā te jāpiebilst tas, ka Ungārija ir palikusi kā tāds vienīgais piemērs īstenībā šobrīd centrālajā un austruma Eiropā nacionāli konservatīvai varai nav baigi labs Latvijai, jo, atceramies Ungārijas simpātijas, vai kaut kādu tur izkalkulēto rezultātu attiecībā uz Krieviju, kas, atkal šeit mūsu liberāļiem ļauj norādīt, ka lūk, kur, nacionāli konservatīvie ir tātad putinisti, viņa prāt. Orbānisti, tātad putinisti. Orbānisti, jā. Līdz ar to ir jāmeklē, vai ne, piemēri, kas strādā, ir jāskatās varbūt plašāk Eiropā, bet, arī ar Poliju, es teiktu, vēl nogaidam, jo redzēs, cik ilgi šī vara noturēsies. Jā, viņai, es domāju, būs viss iespējamais Briseles, Vācijas un visu pārējo ietekmes spēku atbalsts, un varbūt arī Krievijas, un tādā ziņā varbūt tas process var kļūt tiešām neatgrieznisks. Tādā gadījumā tā ir liela traģēdija, es teiktu, mums visiem, jo būtībā tad mēs esam starp dzirnakmeņiem, starp Vāciju un Krieviju. Es gribēju teikt Padomju Savienību, jo tas pārāk sāk atgādināt kaut ko. Jā. Jā, es pats arī gribēju teikt, vēl nedaudz paturpinot par Ungārijas un Polijas salīdzinājumu, ka it kā Orbāns mēģina strādāt, mēģina nodrošināties arī ar varas un arī to varu pavadošo ideju turpināmību. Viņš mēģina, vismaz pirms pāris gadiem mēģināja paredzēt to scenārijas, kā būtu, ja viņš vairs nebūtu pie varas, un tad tur ir visādi tie dažādi institūti nodibināti, tur ir tas Donavas institūts, tur ir Matjaša Korvina kolēģija, kur tur brauc visādi pasniedzēji no Amerikas, visādi postliberāļi un tam līdzīgi, un no amerikāņu konservatīviem, amerikāņu labējiem Ungārija, tad tiešām ir palicis tā kā pēdējā kaut kāda nacionāla konservatīvas un saliņa Eiropā, un tas, protams, ir smieklīgi, jo tam ir kādā ziņā Ungārija šobrīd Amerikā spēlē tādu pašu lomu,
kā Bernie Sanders laikā spēlēja Dāniju, jo tas mūžīgais piemērs amerikāņu demokrātiem, progresīvajiem tādiem demokrātiskiem sociālistiem bija, bet, pastieties uz Dāniju. Tur 5 miljonu valsts salīdzinājumā ar 300 miljonu Ameriku un ļoti atšķirīgi. Un tas pats arī amerikāņu konservatīviem, ja tas lielais paraugs ir Ungārija, bet, tur nesalīdzinām gadījumu. Un tieši polijas sakarā tas jautājums būtu, izskatās, ka likuma un taisnīguma vara partija cilvēki, viņi nesaprot arī jaunatnes lomu tādā lielākā varas kontinuitātes mēģinājumos uzturēt vispār šo varas kontinuitāti, jo, ja mēs paskatāmies arī statistikās, jau tiešām pēdējās 2 vai 3 vēlēšanas, jaunas poļu sievietes vairāk balso par progresīvu kreisajām partijām, bet jauni poļu vīrieši vairāk balso par par konfederāciju, viņiem dažādi mainās tie, kas ir it kā labējāki nekā likums un taisnīgums, bet viņiem tur arī daļēji tādas it kā prokrieviskas simpātijas. Tas ir arī tāds dažādu labēju nacionāla radikāla partija, tāds konglomerāts. Bet jaunie puiši, jaunie vīrieši vairāk balso par šo, kas aktīvi šo partiju veidojumu, kur ir, ja iegūlē, ieiet Wikipēdijā, viņi skatās antifeministiski, viņi daudz vairāk eiroskeptiskāki, viņi arī kaut kādā ziņā skeptiski pret vispār šo labklājības valsts modeli, šo centralizēto valsts aparātu, kāds ir uzbūvēts arī, jau kopš, protams, Polijas padomju periodu un ko pēc tam 90. un arī tik 2000. likums un taisnīgums ir pārņēmis, ka valsts ir šī gādīgā māte, kas parūpējās par visiem poļu pilsoņiem, un, šie poļu labējie, to arī šo kritizē viņi kaut kādā ziņā libertārieši ir, nacionāli libertārieši vai kā to nosaukt. Bet mēs redzam, ka viņiem vajag kaut ko vairāk, viņiem vajag enerģiju un arī, šis lielais gājiens 11. novembra katru gadu notiek, kur lielais poļu nacionālistu maršs, un tur dažās šīs nacionālistu kustības, kuru cilvēki ļoti visbiežāk viņi nav likums un taisnīgums vēlētāji. Vairs nav, es teiktu, ka vairs nav. Protams, vienmēr ir bijušas šīs mazākas nacionālistu partijas, bet, man liekas, tā tendence bijusi, ka arvien vairāk nav, īpaši kopš konfederācijas parādīšanās. Un es domāju, tas iemesls, kāpēc viņi vairs nav viņu balsotāji, ir tas pats, ko mēs Latvijā izjūtam attiecībā uz mūsu opozīciju reizēm, ka, kur tad ir tas gala rezultāts tam, ka jūs esat bijuši pie varas, vai tam, ka jūs plānojat pārņemt varu, jo tas secinājums ir, ka līdzīgi kā likums un taisnīgums gadījumā, un iespējams viņi nevarēs atgūties no šī zaudētāja auras un apziņas, ka jums taču bija iespēja, cik tur 10 vairāk gadus kaut ko mainīt, un kur tad ir? Līdz ar to cilvēki jau sagaida īstenībā to, ko šie te poļu liberāļi dara, ka viņi, jeb mēs, jeb nacionāli konservatīvie, nebaidīsies izmantot varu, ko līdz šī vara ir, lai valsti pārveidot atbilstoši savai programmai, jo tā taču ir politikas jēga. Tā vietā, nonākot pie varas, sākas kaut kāda jocīga pietāte pret institūcijām vai politiskajiem principiem, kuriem nemaz netic paši liberāļi, un tā problēma jau ir galvās. Es domāju, ka šī pietāte pret liberālismu ir tāda zināmā veidā iekšēja problēma, ko daudz nacionāli konservatīvie nav izcīnījuši. Un tad arī ir, kad nesanāk, tad ir atsaucis uz to, ka, jūs jau liekuļi, un kāpēc jūs runājat par plurālismu, bet neļaujiet mums būt. Bet tā jau ir tā viņa programma, neļaut mums būt, mums pašiem. Un tam pretī var likt tikai efektīvu, pārliecinošu savas programmas iedzīvināšanu, nevis atsēdēšanu. Bet, lūk, tāds vērtīgs nošķīrums pie šī jautājuma sakarā, kā nepazaudēt jauniešus un arī varbūt nacionāli noskaņots jauniešus ir, man liekas, tāds vērtīgs starpkara periodā arī vācu socioloģijas nošķīrums starp partiju un kustību. Tas vācu vārds Bewegung. Un, kad mēs iedomājamies, partija šis institucionālais veidojums, kurš vāc balsis, kļūst par profesionāliem politiķiem, lobē noteikts intereses, pārstāv savus vēlētājus un tad nodarbojas ar profesionālu politiku. Un tagad vēl Eiropas Savienības līmenī tā
politika, pat ja tā ir nacionāla konservatīva politika, vēl vairāk profesionalizēs. Tu kļūst par Eiropas parlamentā nacionāli skaņoto deputātu. Tas ir politiķis. Un tad, protams, pretstats ir šī politiskā kustība, bet negribas to pat nosaukt par politisko kustību. Teiksim, sociālās kustības, kuras pārstāv lielākus tur veidojums, tur atsevišķos gadījumos zemniekus, Francijā dzeltenās vestes, kuras mēģināja kļūt par partiju, bet neizdevās, jo tāpēc būtības bija kustība, nevis partija. Mēs redzēsim, kā Nīderlandē, teiksim, arī šī zemnieku kustība, viņi ir iegūst partijas vaipstus, bet redzēsim, kāds ilgtermiņā attīstīsies, lai gan tas sākums arī dāņu zemniekiem, bet Nīderlandiešu zemniekiem tā bija kustība. Zemnieki dusmīgi pret, teiksim, zaļo kursu. Un tam līdzīgi. Un tad, kustība vienmēr ir vairāk, kā to teikt, bāzēta sabiedrībā, neskaidrāk, vispār nav pat tāds īsti vadības struktūras, ir lielāka sasaiste ar pašiem cilvēkiem un pašiem cilvēku rūpestiem, un ir grūti kaut kā, un izskatās, ka tas kaut kā 21. gadsimtā paliek pat vēl sarežģītāk, un kaut kā, partiju sajūgt ar kustību. Protams, tas sliktais piemērs, par ko mums nevajadzētu runāt, ir diskusijas arī gan Bolševiku partijas ietvaros, gan arī, teiksim, Nacionālās sociālistiskās partijas ietvaros, kur viņi arī paši diskutē par to, mēs esam radušies kā kustība, bet tiklīdz tu kļūst par partiju, tā izzūd šī dinamika. Tu vairs, tu kļūst par profesionālo pensionāru boomeru politiķi, bet kur paliek tie jaunieši, kur grib iet, šeit ielās kaut ko darīt, taisīt tur barikādas, protestēt, zīmēt, plakāts un tam līdzīgi. Un tas jautājums ir šāds, kā kustībai neizplēnēt, bet vienlaiks kaut kādā ziņā saglabāt politiskas pretenzijas, politisku tādu formu. Jā, tas ir labs jautājums, jo īstenībā jau, kad austošā saule tāpa, jau tā doma bija būt kustībai, kas kaut kādā veidā, atbalsta vai ir sajūgta ar tām partijām, kas atbilst mūsu pārliecībai un vērtībām. Būtībā tolaik Nacionāla apvienība, kad mēs izveidojāmies, vienlaikus arī paturot iespējas, ka rodas vēl citi draudzīgi spēki, un tad ir šī sajūgšana. Bet, tā mūsu praktiskā pieredze rāda, ka Latvijā tā nenotiek, jo ikviena arī šāda sabiedriska organizācija, kustība tiek uzlūkot kā potenciālais konkurents partijas līmenī. Ja tas ir potenciālais konkurents, tad nedrīkst ļaut tam augt, un mēs jau paši tiksim galā. Un tad, tad sanāk, ir šī robeža. Tur tie iemesli ir, diemžēl, tādi ļoti merkantīli. Jā, maigi izskoties. Un tad acīm redzot, tas ceļš ir, ka šāda kustība aug pati un te izveidojās politiskais spārns. Piemērs, kas strādā drīzāk 21. gadsimta vēsturē, būtu Azovu kustība, kas radās tiešām no apakšas un tad iegūst savu politisko spārnu. Tur atkal tomēr var pārmest, ka šādā veidā atkal viņiem nav izdevies gūt tieši šos te politiskos panākumus, jo šis sabiedriskais un Ukrainas gadījumā arī militārais aspekts, tur visi redz viņu efektivitāti un tiešām arī masveidīgumu, tad attiecībā uz politisko, tas nekonvertējās politiskajā varā, jo cilvēki saka, jūs jau baigi labie tur cilvēki un tā, bet mēs jau par tiem profesionāliem politiķiem tomēr tur pa Porošenko balsos un tā. Acīm redzot, tas piemērs ir vēl jārada. Šobrīd man nav tādas atbildes, jā. Vai būtu tāda recepte gatava jau kā sajūgt tātad šo te politisko kustību, politisko partiju? Jā, tas vēl viens, ne tikai, atmodas piemērs, kur arī sākumā ir politiskā kustība, kur pēc tam iegūst partiskas vaipstus, bet tas jaunākais piemērs pēdējos gados ir tiešām, es to varētu nosaukt par gandrīz kustību Atkrievisko Latviju kampaņa, kas, to var teikt, tā ir kustība, tā ir kampaņa, kas
kādu brīdi tiešām saglabā, un es ceru, ka arī saglabās tādu tā kā nepolitisku vai neparteisku līmeni. Un, protams, tajā brīdī, kad šīs kustības galvenā persona Lijāna Lanka paziņo, ka viņa tur viens partijas oficiālais kandidāts, tas varbūt šī kustība varbūt politizējās vai tiek saistīta ar šo partiju, bet tā mūsu cerība tiešām ir tāda, ka ir kustība un tad partija, un tad būtu ļoti labi, ja dažādi partiju cilvēki tiešām darbotos šajā kustībā. Mēs nevaram arī, un ir skaidrs, ka arī Atkrievisko Latvijā šobrīd darbojās, ne tikai, JKP cilvēki, bet arī, Nacionālās apvienības cilvēki, citi cilvēki, un arī, kas svarīgi, Atkrievisko Latviju ir jaunieši iesaistīti. Tie tādi, kuri paši tiešām ikdienā cieši no krievu valodas prasībām vietā, principā nevietā, daudzās nevietā. Bet es teiktu, ka šīs kustības panākuma pamatā lielā mērā ir bijis tas, ka viņi tiešām līdz šim nav bijusi parteiska, jo arī palasot tos komentārus ir vai redzams... arī Pozņaka gadījums, tas arī Reņa Pozņaka. Jā. Bet Reinis Pozņaks, man liekas, ir pratis kaut kā nokomunicēt savu kandidēšanu tā, ka viņš ir ļoti nodalījis, vismaz šobrīd pateicis, vai ne, Twitter konvojs, tā ir lieta pat pa sevi, to ir darījuši cilvēki, es neko, visi nopelna viņiem, bet es kandidēju. Tādā ziņā tas ir pat labs piemērs, kā nenotērēt šo te kustības uzticamības kapitālu īslaicīgai politiskai lietai, kas kandidēšana lielā daļā gadījumā vienkārši ir dažu mēnešu pasākums, kas bieži vien beidzās ar neko, reizēm ar kaut ko, bet ir ļoti žēli, ja valstiski vajadzīgas lietas tiek vienkārši iztērētas vienu cilvēku politiskām kampaņām. Cerams, ka šajā gadījumā, Atkrievisko Latviju gadījumā, tur tiks saglabāta veselīga šī šķirtne. Noslēdzot par Poliju, man šķiet ļoti svarīgi pieminēt, un arī nemaz nevar palaist garām, ka Polijas gadījumā viņu nacionāla konservatīvs, ja tā var nosaukt, tomēr nav pilnībā pakārtots vai saistīts ar valstiskām struktūrām, ar kaut kādām konkrētām partijām, tam līdzīgi. Polijā tomēr vēl pirms dažādas viņu partijas izveidojās, modernās partijas, tas viens no galvenajām institūcijām, kurā vispār balstījās viņu konservatīvs, bija Polijas katoļu baznīca, it īpaši kopš Jāņa Pāvila II laikiem, kas lielā mērā ir mūsdienu Polijas valstiskuma atgūšanas viens no galvenajiem simboliem un nereti arī pat ar tik augstiem tiem vēsturiskās cēlonības un vēsturiskās ietekmes skaidrojumiem, kā viens no 3 iemesliem, kāpēc Padomju Savienība sabruka. Jānis Pāvils II, poļu slāvu pāvests arī, kā viņi sauc reizēm. Un skaidrs, ka šī institūcija ļoti prestiža un skaidrs, ka arī likumums un taisnīgums, es atceros vienu reizi viņiem pat, tas bija pēc viņa ievēlēšanas, man liekas, 2015. vai 16. gadā viņam bija tāds liels pasākums, kur partija kopā ar baznīcu konsekrēja Poliju, atdeva Poliju Kristuma karalim, ka Kristus ir tas galvenais īstais suverēns pa Poliju, vai ne? Nevis vienkārši tur tauta vai kaut kāds abstrakts, bet Kristus karalis. Tad tās pretenzijas daudz augstākas, daudz metafiziskākas nekā vienkārši, šis viens tautas pašnoteikšanās centieni. Tie horizonti ir augstāki. Un kaut kādu brīdi mēs tiešām arī Latvijā un arī tā globāli paskatoties statistikā, mēs domājam, ka Polijas sabiedrība tomēr, labi, tur varbūt partijas mainās, bet viņi ir caurmērā reliģiozi, ja mēs salīdzinām ar citām, ne tikai Rietumē Eiropas, bet vispār Centrāla Eiropas, Austrumē Eiropas valstīm, un tāds atšķirīgs gadījums, bet dīvainā kārtā vai, diemžēl, tieši šo pēdējo 10 gadu laikā, kopš likums un taisnīgums ir pie varas, baznīcas apmeklētības, vispār tāds vispārējais reliģiozitātes statistika arī Polijā ir, ja nesabrukus, tad ievērojami kritusies tur. Kristības ir gājuši uz leju, baznīcā noslēgto laulību skaits gājis uz leju. Arī, ja mēs tagad Latvijā, man liekas, vienā no satelīta pakām var skatīties arī to Polijas televīziju, man liekas, viena no neizformētajām TVP Poloniju, ko rāda arī zārzemēm, bet viņi tur arī poliski kaut ko rāda. Un svētdienās rāda dievkalpojums, un arī reizēm paskatos, un tur var redzēt to, ko mēs arī Latvijā redzam, un šķiet, ka Polijā tā nevajadzētu būt, ka dievkalpojumos nav to jauniešu. Tur ir sirmas galvas, tur ir 60-gadnieki, 70-gadnieki. Tas baznīca ir, protams, relatīvi pilns un pilnāks nekā Latvijā vai Rietumē Eiropā, bet tie ir veci cilvēki. Un tad, protams, tur ir bildes ar Jānu Pāvilu II un vispār, jo tur, kaut kāda pilsētas mēri, un, zinām, šis socioloģiskais šķēlums Polijā ir tiešām, kā lielās pilsētas, kuras ir arī vairāk nekā Ungārijā, kur, tikai Budapešta, Polijā ir daudz šīs lielās pilsētas, kuras balso par liberāļiem,
lauku mazās pilsētas balso par likums un taisnīgums. Un reizēm ir tiešām viņiem šīs pārraides TVP no, teiksim, dievkalpojumiem lielās lauku vai reģionu pilsētu baznīcās, bet tur ir šīs sirmās galvas, kas ir, principā, likums un taisnīgums elektorāts. Un mēs redzam, ka mēs nevaram runāt arī par nacionālu konservatīvismu kaut kādiem ierobežojumiem vai pat izgāšanos atsevišķās sabiedrībās. Mēs nevaram laist garām, teiksim, tās atslēgas institūcijas, no kurām ir atkarīgas vērtības daudz vairāk nekā, teiksim, no atsevišķām partijām. Un ja pati baznīca nestrādā, teiksim, kā Polijas gadījumā. Un tur ir, protams, liekas, daudz problēmas arī pašā Poļu baznīcā un vispār katoļu baznīcā plašāk šobrīd ar visiem tur transgenderu svētīšanām un kristīšanām un viendzimumu pāru kristīšanām un neskaidrību, un nav skaidrs, kura tad ir tā galēja autoritāte. Viens lēmums, viens doktrinārs saistošs dokuments tiek izdots, tad viņš tiek atsaukts vai kaut kā relativizēts. Tāds milzīgs sajukums. Un tas, protams, nevar neparādīties baznīcā. Un, tāds skaidrs autoritāts un tāds skaidra vēstījuma trūkums. Un tādā valstī kā Polijā, kur reliģija līdz nesenam laikam bija diezgan liela ietekme, liels faktors, tad pašas baznīcas, tad šaubīšanās, institucionāla nestabilitāte, un tas var izpausties arī plašāk, tas var izpausties arī balsošanas reitingos. Jā. Te vienmēr jāatcerās, ir bijusi tā vienmēr saruna, vismaz latviešu nacionālistu vidē, būtu labi, ja mums būtu tāda vienota reliģija kā latviešiem, tad mēs būtu stiprākā tauta, noturīgāki. Bet te ir piemērs, ka tas nevienmēr tā ir. Šajā gadījumā katolicisms, pēc būtības viņa ir universāla reliģija, tā nav nacionāla, tā nav poļu reliģija. Tas, ka viņiem bija savs nacionālais pāvests vai poļu pāvests, tas ir skaisti. Izņēmums. Tas ir brīnišķīgi, bet tas bija sen. jau laiks pagājis. Jā. Šobrīd ir pāvests no Dienvidamerikas, kurš visu laiku pasaka kaut ko, kas ir tad jāskaidro, ka nē, tas varbūt tā nav domāts, un tad liberāļi atsaucās, ka kur pat pāvests taču ir par to, un kā jūs varat būt pret to. Un tas, protams, rada apjukumu, kā jau tu teici. Un tādā ziņā varbūt pat labi, ka latviešiem ir šīs dažādās reliģiskās puses un novirzieni, un mums ir konservatīvi luterāņi, mums ir konservatīvi dievturi un arī katoļi. Baptisti arī. Un ja kaut kas noiet greizi vienā vai otrā vai trešā virzienā, tad tas mūsu konservatīvisms nav atkarīgs no tādām reliģiskām pārbīdēm. Mums tas vairāk centrējās ap to tautiskumu, ap etniskumu, un tas tādā ziņā mūsu situācija īstenībā uzlabo. Vai arī Amerikas gadījumā, kur arī tiešām nav vienas denominācijas vai vienas pat lielās konfesijas, valdīšana izteikti arī tā socioloģiskā griezumā, bet tur ir daudz dažādas šis baznīcas musturs, ko jau Tokvils apraksta 19. gadsimta vidū, kad viņš viesojas Amerikā, ka kaut kā pat iztrūkstot tādai centralizētai reliģiskai autoritātei, visa sabiedrība bija un lielā mērā tajos, republikāņu vai tā saucamajos sarkanajos štatos, un tā ir joprojām diezgan konservatīva un ļoti reliģiosa sabiedrība, ko mums Eiropā ir pat grūti iedomāties, bet tas kaut kā dzīvo par spīti tam, ka tur ir visiespējamais reliģiskais raibums. Tas jau pastāv ne jau autoritātē no augšas, tas pastāv tajā kopienas saiknē, tur jau tā lieta, un tad nodeleģē pilnībā kādai autoritātei, un tad tev ir jārēģē uz vieniem vai otriem izteikumiem, un tad tur arī ir tas trauslums. Tādā ziņā Amerikas šī horizontālā pieeja ir daudz varbūt pat noturīgāka. Jā, un viņi atsaucas uz Bībeli, nevis uz pāvestu, kā joprojām vairumā protestantu valsts. Mēs par pāvestu runājam, mums jānonāk pie cita slavenā argentīnieša, šobrīd jau pie Javiera Mileja ievēlēšanas Argentīnā, un radikāls libertārietis ļoti ātri jau pieņem dažādi lēmumi, kas tur samazinājuši ministriju skaitu uz pusi, izsludināt ārkārtas situāciju, lai varētu dabūt cauri šos dažādos lēmumus. Ārkārtas stāvoklis valsts ekonomikā, viņiem tur milzīga inflācija, ekonomika stagnēta, drīzāk sabrukus pēdējos 10-20 gados. Un kaut kādā ziņā visu to pēdējo gadu tādu kultūru karu jautājumos un cīņā šis Argentīnas gadījums izceļās, un vienlaiks arī ļauj mums pašiem saprast, ka
ka mēs dzīvojam tiešām, man jau vairs nepatīk šis vārds, mēs dzīvojam burbuļos, bet mēs nesaprotam daudz ko par citām sabiedrībām, ka mēs mēģinām iegūt tādu lielo bildu un skatāmies, panorāmu, kur mēģina runāt par citām valstīm, redzēt, ka mums nav piekļuves vispār šo valstu iekšējām cīņām un diskusijām. Un tas arī tiek pasniegts vienmēr caur kaut kādām analoģijām, bet analoģijas reizēm ir ļoti neprecīzas. Ik viens labējais līderis, kurš ir uzvarējis pēdējos 10 gados kaut kur, nedaudz mazāk, bet kopš Trumpa tas vienmēr ir tās valsts Trumps, ja? Un tad viss analoģijas tiek pārnestas un tāpat kā iepriekš Hitlers, tā tagad Trumps. Nākamais Trumps, jā. Visur kaut kādi mazie Trumpi staigā apkārt, bet tā nav. Tu aizbrauc reizēm arī uz ļoti netālām valstīm, parunā ar viņiem par vietējo politiku un saprot, ka mēs ļoti maz zinām. Jā. Mēs par Lietuvas politiku neko nezinām. Es nesen biju, es bišķiņ vairāk zinu, bet jā. Bet, kad es aizbraucu un sāku runāt, tad es saprotu, ka es ļoti maz zinu, un viņi ļoti maz zina par mums. Un tad, jā, tādas tiešas sarunas, vismaz tas, ko mēdījiem vajadzētu darīt, būtu nedaudz tomēr pievērsties arī reģionālai politikai, jo, cik pie mums tiek atspoguļot Lietuvas kaut kādu politiskie lēmumi, bieži vien dezinformācijas, protams, mērcē. Kas bieži vien pat ir svarīgi lēmumi, jo mēs redzam, vilcienu atvēršanu, kas savieno Rīgu un Viļņu, un tas ir svarīgi, bet Latvijas medijos tas vienkārši lēmums, kas no kaut kurienes nokrīt, bet mēs redzam, ka Lietuvas pusē tas jau ir ilgstoši gatavots, domāts par to un kaut kā marinēt. Jā, labi, atgriežoties pie Milēja gadījuma, es gribu norādīt to, cik tomēr vēsturiski, bet arī konkrētām tautām piesaistīts šīs dažādās cīņas, dažādās polaritātes, pretējās nometas, jo, piemēram, arī Milēja gadījumā, piemēram, viņš uzsver un sauc sev, es esmu liberāls, bet, tur, protams, tas spāņu valodas uzsvers, bet liberāls dažādās politiskajās kultūrās tas nozīmē kaut ko citu. Viņš arī, es atceros vienā intervijā, man liekas, tas bija Takera Karlsona, viņš saka, ka es saprotu, ka vārds liberāls pie jums Amerikā, un droši vien arī Eiropā nozīmē kaut ko citu, bet pie mums Iberosfērā, tajā plašākā spāniski runājošajā telpā, liberāls atkal nozīmē kaut ko citu. Viņu gadījumā tas nozīmē šo individuālo brīvību, pašiniciatīvu, personīgās izvēles lauku, kas it kā ir arī klasiskais liberālisms, ka tu vari izvēlēties, tu vari pašnoteikties, bet viņa gadījumā viņš šo vārdu piesauc kā brīvību no šīs centralizētā, pārdalošā, nodokļus iekasējošā valsts aparātā, kas arī ir raksturīgs ļoti daudzām arī spāņu, ne tikai spāņu, bet vispār rietumu Eiropas, rietumu valstīm mūsdienu. Proti, brīvība no labklājības valsts, kā šīs auklīšu valsts. Un tad jautājums ir, protams, ko nacionāli konservatīvie var šeit mācīties, kur, daudzās Eiropas valstīs nacionāli konservatīvie grib tieši šādu tādu nosacītu, tādu paternālistisku, spēcīgu, suverēnu valsti, kas varētu, novilkt kaut kādas sarkanās līnijas, kur tirgus spēki varētu darboties, kur nevarētu darboties, kas uzlikt arī varbūt kādas prasības privāta īpašumam. Bet, mēs redzam, citās valstīs, šis jau ir noiets etaps, un mēs paskatāmies, Milējs piesauc Peronu, reizēm kā tādu nacionālu populistisku režīmu izveidotāju, kur, it kā ir sociālisms, bet vienlaikus tāds viegls Latīņamerikas tipa, tāds diktatorisks nacionālisms, pret kuru tad, beidzot nostājās Milējs un ir pat ieguvis atbalstu. Un, ko mēs no šādiem gadījumiem varam mācīties? Jā, tas Argentīnas stāsts, viņš ir daudz interesantāks nekā sākotnēji šķiet, jo man tas pirmais iespējas bija, ka šis Milējs, viņš ir kaut kāds no laika mašīnas izkāpis pēc politiskiem uzskatiem tečerists 80. gadu, kas ir ironiski, protams, Argentīnas gadījumā. Pēc izskata no 70. gadiem izkāpis un šķita, kaut kas tāds pārējošs, īpatnis, gadās, kas tik politikā negadās. Bet tad tomēr palasot Latīņamerikas vēsturi, un tiešām Latīņamerikas vēsture ir ļoti interesanta, un jo tu vairāk lasi katras valsts gadījumu, jo tu saproti, cik tu maz zini par noteiktiem pasaules reģioniem, par valstīm, kur ir vai pilsoņu kari 10 gadiem ilguši nežēlīgi, vai savstarpēji konflikti, vai diktatūras ļoti nežēlīgas, un tāds šķietam mierīgs reģions, bet iekšēji,
tur ir reizēm Argentīnas gadījumā šis te politiskais režīms, kas ir bijis, tiešām bijis tik slikts, nav citu vārdu. Vienkārši apvienojas visu sliktāko no politiskajām sistēmām, kādas ir. No sociālisma, no tādas labklājības valsts, kas nevienam nenes labklājību. No volkismu un intersekcionāls, jo viņiem bija ne tikai klimata ministrija, bet arī sieviešu lietu ministrija, kuras tagad jau ir likvidētas. Sieviešu lietu ministrija. Jā, Argentīnas gadījumā valsts, kurai ir vienkārši izcila geogrāfiskā pozīcija, neviens viņus neapdraud no ārpuses būtībā. Ja vien paši neuzbruk Lielbritānijai. Izcila tauta, tādā ziņā, tiešām, labi, nav politkorekti runāt, bet tā laikam, bet tie tomēr ir kvalitatīvi imigranti, kas ir veidojuši to valsts. Tie ir eiropieši, tie ir spāņi, itāļi, vācieši. Būtībā maza Eiropa, otrā pasaules malā, klasiska Eiropa. Pirms 100 gadiem arī viena no pārtikušākajām valstīm pasaulē. Valsts, uz kurien eiropieši pārvācās. Un to visu nolaist tīri aiz sliktām idejām un sliktas pārvaldes, tā ir jāmāk laikam, diemžēl. Un viņiem nebija vairs kur atkāpties, un tādā ziņā šis jaunais Argentīnas vadītājs pēdējā brīdī ir parādījies, lai pavērstu šo kuģi citā virzienā. Cerams, ka atšķirībā no mūsu minētās Polijas, tas nebūs tā vienkārši uz brīdi, un pēc tam atgriezīsies tie, kas bija. Kaut vai tāpēc, ka negribās, lai cieši šāda skaista valsts un tauta. Neviena tauta nav pelnījusi vienkārši briesmīgu sociālismu, kas pārdala produktīvās sabiedrības daļas sviedriem un asinīm iegūto, šajā gadījumā arī imigrantiem, jo tur ir iekšēja imigrācija Dienvidamerikā. Un tas tāds brīdinājums arī Eiropai un citām rietumu valstīm, kur var novest arī, tu minēji šajā gadījumā, it kā sākotnēji tāds, varētu domāt pozitīvs režīms, vai ne, tāds nacionāli populistisks, kas vienlaikus nacionāli pašlepnumu, vienlaikus tomēr rūpējas par mazaizsargātajām sabiedrības grupām. Tur arī pret amerikāņu jaukšanos iestājās. Suverenitātes kaut kāda principa, bet mācība, manuprāt, mācība viens ir labklājības valsts, kas nav īsti pareizs jēdziens, pārdalošā valsts, teiksim tā, autoritāri pārdaloša valsts ir mehānisms, kas dzīvo savu dzīvi, un šis mehānisms, viņš maina ideoloģiju, ko līdz tiek ieviest tāda sistēma birokrātiska, kas pārdala līdzekļus un uztur kaut kādu, birokrātu slāni, kas ir ieinteresēts būt tur, kur viņi ir un pārdalīt citu saražotos līdzekļus. Un politiķi, kas ir ieinteresēti no sevis atkarīgā elektorātā, nevis pašpietiekamā, nevis mazajos uzņēmējos, bet tieši tādos, kuriem vajag palīdzēt. Tāda progresīvais elektorāts, aprūpējumi. Šāda sistēma dzīvo savu dzīvi, un viņa maina arī ideoloģiju. Un tas, kas sākās kā tāds nacionāli populistisks režīms, kreisais nacionālisms, vienkārši pārvietās par prastu kreisumu. Jā, un mēs redzam Argentīnā šo gadījumu, ka, teiksim, rietumos dažādi nacionāli populisti, viņi apelē pie mazā cilvēka, saka, valstī vajag vairāk palīdzēt šiem, no Amerikas gadījumā, baltajiem, bankrotējušajiem, tur bijušo industriālo štatu strādniekiem, kuriem šobrīd tur ir gan narkotika problēmas, gan viņi darbu nevar atrast, gan visi vadošie mediji viņus lamā, un baltais cilvēks vispār ir lamuvārds un tam līdzīgi. Un tad, valstī vajadzētu kaut kā palīdzēt šim mazajam cilvēkam, varbūt ar kaut kādām pārdales schēmām, un tā apelēšana pie mazā cilvēka bijusi arī gan Lielbritānijas, gan arī iepriekš Vācijas labklājības valstu vispār iedibināšanas, tas leģitimācijas tāds kā pamats apelēšana pie mazā cilvēka, lai radītu šo birokrātisko aparātu un aizsargātu šos mazos cilvēkus. No Argentīnas gadījumā mēs redzam, ka tu vari tik tālu novest šo aparātu, ka tu apelē pie mazā cilvēka, kurš grib atbrīvoties no šī aparāta uzliktajām važām, kas neļauj viņam izpausties, neļauj, pelnīt naudu, neļauj izveidot savu uzņēmumu. Un šādā gadījumā, es teiktu, jā, Latvijā ir ļoti interesanti
interesantā situācija, ka mēs, protams, vēl neesam, Latvijas valsts aparāts nav nonācis tādā stāvoklī kā Argentīnā, bet, uz to iet, uz to milzīgo pretrunu, ka mums oficiāli ir it kā liberāla valdība, jau ilgstoši pie varas vienotības valdība, kuri, teiksim, viņi reizēm mēdz teikt, viņi klasiskie liberāļi un tad cilvēki, jūs paši, valstī nav jārisina jūsu problēmas, paši sakārtojiet telpu ap sevi un tad, valsts jums tikai tā piemetīs un tā līdz, bet mēs redzam, ka realitātē, valsts joprojām ir tas diriģējošais aparāts, no valsts tiek sagaidīts, ka valsts cels IKP, valsts darīs to, valsts darīs šito. Un, protams, mēs arī kā nacionālisms gribētu, lai valsts, piemēram, uztur robežas vai tur, kur valsti vajag, tur viņas nav. Tur, kur viņi nevajag, tur viņi aug. Jā. Un tur tā lieta, ka Milejs, viņš ir varbūt tāds konsekventāks libertārietis nekā, teiksim, Tečeri vai citi, bet tā nav tik radikāla ideoloģija, ka viņi atceļ valsti paši pa sevi. Milejs nav noliecis, ka Argentīnai vajag policiju, ka Argentīnai vajag robežas, ka Argentīnai vajag arī savu armiju, jo, pat ja viņi dzīvo blakus kaut kādam tur komunistiski, sociālistiski noskaņotām valstīm, viņiem vajadzēs to armiju, lai pastāvētu par savu suverenitāti. Tāds Mileja tipa libertārisms to nenoliedz. Īstenībā šis piemērs, kur veselas ministrijas un institūcijas tiek vienkārši likvidētas, tas ir ļoti rets, jo mēs arī Latvijas gadījumā redzam, ko līdz kaut kas tiek izveidots, viņš nepazūd, bet tiek veidots kaut kas jauns visu laiku, vai arī kaut kāds vēl pakārtotās institūcijas. Institūcijām ir tendence vairoties, jo viņām vajag kas viņus apkalpo, kas tur veidojās tāda sazarota struktūra. Un, protams, ko līdz kāds patiešām vēlas radīt reformas, mums pirms katrām vēlēšanām ir vai ne spēki, kas tur saka, viņam samazinās ministrijas skaitu un tā, bet pēc vēlēšanām mēs redzam, tiek radīts jaunas ministrijas, vai arī tie, kas mēģina kaut ko mainīt, tur jau ir spēcīga opozīcija tomēr. Tie ir cilvēki, kas tiek atlaisti, kuriem jāmeklē kaut kāda jauna nodarbošanās, un tas arī nav vienkārši. Un Latvija arī maza valsts, vai ne? Viss viens otru pazīst, kā saka, un iespēja samazināt valsts aparātu, tur jābūt tiešām lielam mandātam no cilvēkiem, zināmam izmisumam, lai tas tā notiktu. Un Argentīnas gadījumā tāds mandāts ir, jo tā ir prezidentāla republika, 55% vēlētāji nobalsoja par viņu. Un tā arī acīm redzot ir tāda problēma, ko vairs citādāk nevar risināt. Es tik neesmu pārliecināts par šo arī saucamo labo liberālismu šajā gadījumā. Būtu varbūt vairāk jāiedziļinās viņa uzskatos un kā viņi saprot šo te brīvības jēdzienu, jeb liberālismu, jo arī tā mūsu kritika pret liberālismu jau ir tā, ka tas novad pie tā sociālisma. Sākumā saucamā individuālā brīvība, kas šeit ir tā kā pretstats sociālismam. Tas kolektīvisms viņam tā šķiet kā pretruna, bet īstenībā liberālisms, kas iznīcina kaut kādu individu atbildību pret kopumu, vispirms rada šo te pūli un atomizāciju. Un tad sociālisms jau ir, tā teikt, zinām, pašārstēšanās, kā cilvēki atkal iegūst kaut kādu kopienas sajūtu, identitāti. Tas jau klasiskais stāsts par totalitārismu dzimšanu. Totalitārisms un sociālisms un visi šie režīmi dzimst tur, kur individuālisms ir iznīcinājis kopienu. Tā kā tas risinājums pēc būtības, kāds ir manā skatījumā, ir nevis vairāk saucamās brīvības, bet vairāk autentiskas kopienas. Un tur jau arī šajos ietvaros ir tā īstā brīvība. Tā dod to organisko pamatu, kas padara cilvēku brīvu. Tu nevis vienkārši kaut ko šaudies vai mētājies, bet tas iedod tos rāmjus, kurā tu vari izpausties un izvēlēties labās lietas. Jo tas Tečeris piemērs, tečerismu stāsts, kas arī bija ļoti pret sociālismu, bet alternatīva bija Lielbritānija, kurā visi ir akciju turētāji, visi ir uzņēmēji, visi ir individuālisti. Jā, Mondeo vīrs bija tāds Tečers, pēc tam arī 90. gadu ideāls. Katrs ir mazais šis uzņēmējs ar savu Mondeo brits. Bet mēs redzam, kur britu konservatīvisms ir šobrīd. Tas ir tas pats sociālisms beigās. Jā, beigās nav mainījuši. Ja kāds tečerietis šobrīd nonāk pie varas konservatīvā partijā, es atceros, Līza Trasa arī teica, es būšu jaunā tečera, tas vienīgais, ko viņi piedāvā, tur pazemināt nodokļus. It kā labi, bet tu nevari rekonstruēt valsti pēc tā. Jā. Bet mēs redzam, ka Argentīna šobrīd tiešām tādā pozīcijā, ka arī Milejs teica, tagad skatos Davos fórumā, viņš saka lieliem uzņēmējiem, šiem tiešām lielajiem kaut kādiem korporāciju čiekuriem, viņš saka, brauciet pie mums. Argentīna
Argentīna ir atvērta tagad biznesam. Iespējams, tur jau nav citu variantu vairs šobrīd, jo tā, kad tu esi iznīcinājis kā sociālisti vienkārši to nacionālo kapitālu, kur tad atspērties? Līdz ar to viņi šobrīd tiešām ir tādā lielo kapitālistu žēlastībā, kas, varbūt kaut kādā īstermiņā labi izcels no nabadzības šo te Argentīnas, jau tas vairs nav viduslānis, bet jau nabadzīgo slāni, iecels varbūt atkal vidusšķirā, bet, vai tas ir ilgtermiņā labi? Pēc tam ir jaunas problēmas. Tev tās korporācijas, kādas arī notika Īrijā, viņi 80. beigās, 90. gadu sākumā uztaisīja liels tāds ekonomisks arī nodokļu reformas, kā rezultātā uz Īriju ļoti daudz šīs lielās korporācijas pārvācās, viņi bezmazliet vadības, tur, man liekas, tur Amazon, kas tur visādi tie IT lielie uzņēmumi un tā līdzīgi, bet, beigās tas ietekmē tavas valsts politiku. Beigās Īrija kļūst par caurbraucamu vietu, par lielveikalu. Man liekas, Milei gadījums ir atgriezis to sākotnējo populismu tādu enerģiju, kāda bija, kad bija tas pirmais populismu vilnis pēc 2015. gada bēgļu krīzes, kad viss sāka no populisms, un tad tas kaut kā noplaka, un tagad tas jau bija tā kā Eiropā nostabilizēs. Mēs jau esam pieņēmuši, ka šie sākotnējā populisti kļūst par profesionāliem politiķiem, un beigās tiek ievēlēti, kā tas notika tur Somijā, Itālijā, kur vēl Zviedrijā, tagad laikam arī Nīderlandē. Gertu Wilders arī populists, lielais islamofobs, un tā līdzīgi beidzot viņš arī laikam kļūst par valdības sastāvdaļu. Eiropā mēs jau esam samierinājušies, bet tas Milei gadījums ir, par ko runā tieši sākumā arī, kad arī, teiksim, Trumps kandidēja, ka tā ir ne tik daudz politika, mēs teikt, tā ir antipolitika, proti viņiem politiķis ir lamuvārds. Un tad tā ir vairāk tiešām tāda milzīga, masīva tautas kustība. Tur viss, kas arī it īpaši Argentīnas gadījumā, ja paskatās ļoti daudz, kas notiek sociālos, tur mēmi, tur motorzaids kļūst arī par Milei simbolu, tur motorzaids, kas tur sazāģē valsts aparātu, labi, ne sazāģē, bet izmet visus šos profesionālus politiķus, un arī Argentīnā pirms Milei, teiksim, ir konservatīvi politiķi, bet viņi tur visu laiku notiek tā rotācija, viņi nonāk pie valsts aparāta stūres, viņi ir kļuvuši par profesionāliem politiķiem, viņi pārstāv kaut kādu savus vēlētāju to segmentu, it kā pārstāv un viss, bet nekas nemainās. Tas pats, kas Latvijā. Lai kurš būtu pie varas, SIFs būs, viņu vadīs tie, kas vada, un naudu dabūs tie, kas dabūs, sabiedriskais mēdījis nemainīsies. Tas pats, ko mēs esam pieraduši. Un tas pats arī, kas Lielbritānijā, ka tur arī jau kopš Enoka Pauela laikiem, tātad 50-60 gadus, viens no noturīgākajiem tādiem vēlētāju rūpestiem ir migrācijas skaits Lielbritānijā, kur konsekventi pēc aptājas uzrādās, ka tas ir kaut kas, kas ļoti rūp britu balsotājiem, neatkarīgi no tās sākotnējās šķietamās partijiskās piedarības. Bet nekas nemainās. Tur vēl, un tad ir kaut kādi kandidāti, kurš saka, jā, mēs cīnīsimies ar imigrāciju, un tad es atceros arī pirms pāris gadiem bija viņiem iekšlietu ministre Priti Patela, indiešu izcelsmes, kuriem, jā, mēs cīnāmies ar imigrāciju, un viņas gadījumā viņi cīnās par Pakistāņu imigrāciju. Bet nekas nemainās. Rezultāts ir Anglijā imigrācija tik augsta kā vēl nekad, un tas rezultāts tiešām sanāk tāds, ka bezmazliet tev jāiestājās, jābūt tādai tautas masu kustībai no nekurienes, pilnīgi tiešām no apakšas, kura vispār pat nepiedāvā savu, teiksim, politisko kandidātu, bet kurš saka, mēs esam pret visiem politiķiem, pret profesionālā politiķa ideju kā tādu, kur arī Milejs, viņš nav politiķis, viņš ir ekonomists. Tagad viņam jābūt politiķim. Tad viņš, protams, šāds kustības nonāk pašpretrunā, bet, es saku, jā, tā problēma par antipolitiku, nevis metapolitiku, kā mēs esam runājuši, bet vispār antipolitiku kā tādu. Reiz Latvija atšķirībā no Argentīnas ir ģeopolitiski vārīgākā vietā, un, teiksim, Dienvidamerika var atļauties gadsimtiem skatīties, kāda pieeja labāka, kāda sistēma labāka. Latvijai pirmais neatkarības posms ir 20 gadi, šobrīd mēs esam brīvi, cik sanāk 33 gadi. Pie mums vienmēr ir elpa no austrumiem un antipolitika, kas vienlaikus kaut kādā ziņā nozīmē arī valsts tādas leģitimitātes noliegumu. Jo politika ir valsts pārvaldīšana. Ja tu noliedz vispār ideju par valsts pārvaldīšanu, tu kaut kādā ziņā noliedz valsti. Tādā ziņā es esmu diezgan piesardzīgs pret tādu
visi politiķi tur cūkas pieeja. Un mums ir bijuši šādi gadījumi, Mums ir kas bijuši, ir un viņi izgāzušies. Kaimiņš, Gobzems, iespējams vēl kāds, arī zīgerists, vai ne? Jā, un tie parasti ir bijuši vissliktākie piemēri, kādam jābūt ir politiķiem pēc tam, kad viņi ir bijuši ievēlēti vai neievēlēti. Un, man liekas, latviešu nacionālistiem ir jābūt atbildīgākiem pret politikas jēdzienu un politiķa profesiju. Valsts vīrs kā aicinājums, valsts vīrs kā profesija. Maksam Weberam, starp citu, arī ļoti slavena tāda esija, politika kā profesija un aicinājums, kur viņš piedāvā kaut kādā ziņā politiķi kā ideāli tipu. Labi, mēs nezinām, vai tāds gadījums praksē ir, bet, protams, es varam iedomāties tāds gadījums. Tur Bismarck un citi, kas tiešām profesionāls politiķis, kurš, kaut kādā ziņā šīs politiskās enerģijas, bet arī savas tautas interešu pārstāvniecību un ilgtermiņu tādu pārvaldību, un viņš padarīs par savus dzīves vispār moto, par savus dzīves aicinājumu. Pālam Jurevičam, latviešu filozofam, ir lieliski esē par politiku, par to, kas ir jāņem vērā tajā darbojoties. Tā ir profesija ar savām īpatnībām. Tur nevajag būt arī naivam ideālistam. Bet neskatoties uz šīm te īpatnībām un nesmukumiem, kā arī Pauls Jurevičs raksta, mūsdienās jau plēlam ir divas partijas, vai par Latvijas pastāvēšanu vai pret, un tie, kas ir par Latvijas pastāvēšanu, viņi ir spiesti iesaistīties politikā. Un tā kā es neesmu noteikti tāds antipolitikas piekritējs, un es arī nedomāju, ka tas strupceļš ir tik liels, kā, piemēram, mums, kā Argentīnā vai Lielbritānijā, kur politiskā arī vēlēšana sistēma ir tāda, ka tur nevar rasties jaunas partijas īsti nemaz. Tur uzvarētājs dabū visu un vispārējie nedabū neko. Es teiktu, mēs varētu noslēgt uz šīs nots, ka mēs redzam, ka Latvijā šī antipolitikas pieeja lielā mērā ir izgāzusies. Mums ir vajadzīgi tiešām Latvijā vienkārši celt, valsts vīra. Man patīk šis vārds valsts vīrs, ja politiķa latiņu. Kāds ir? Tas ir tiešām jābūt personai ar kaut kādu aicinājumu apziņu, ar izteikti nacionālu apziņu, ar tādu kaut kādu iekšēju neatkarību, iekšēju tādu patstāvību, principiālismu, ideālismu un vienlaiks arī svarīgi tādu apdomību. Angliskais arī latiņiskais jēdziens, tāds prudenciālisms, ka tu apzinies, ka ir ideāli, ka ir augstāki principi, arī Latvijas izdzīvošanas un pastāvēšanas un plaukšanas vārdā, bet ka tev vajag šos principus piemērot, balstoties pēc situācijas, bet vienlaiks arī neatkāpjoties no pašiem principiem. Un to sauc šis grieķu ideāls, grieķu valsts ideāls apdomība, ka tu vispārējais princips pielāgo konkrētai situācijai, konkrētiem izaicinājumiem. Ja mēs savalkam kopā mūsu divas tēmas, Argentīna un Polija, tad tā mācība arī Latvijai būtu, lai šī te apdomība nepārvēršas gļēvulībā, jo mums ir bijuši tik apdomīgi politiķi, ka tas ir beidzies ar tādu vienotības pilnīgu dominanci visās jomās. Mums tagad ir ļoti apdomīga opozīcija, kas ierosina referendumus, un tad viņus faktiski nereklamē. Un tad, kad tie tiek zaudēti, tad pasaka, tā jau, tā. Cilvēki paši laikam negribēja, ko te mēs. Tā kā arī, lai šī te apdomība iet kopā ar darīšanas drosmi, Polijas gadījumā, diemžēl, šī te darīšana nāk no mums nepieņemamiem spēkiem, Argentīnas gadījumā no pieņemamākiem, bet mums, kā arī, tomēr mēs esam biedrība, austošā saule, arī ar savu politisku skatījumu. Mūsu nostāja ir nebūt atsēdētājiem. Nebūt atsēdētājiem un apzināties, ka, ja tu nedarbojies ar politiku, tad politika nodarbojas ar tevi. Proti, arī latviešu nacionālistiem jāapzinās, ka ar politiku jānodarbojas un jānodarbojas labi. Tieši tā. Jūs klausījāties Pārbaudas laiku. Ar jums šodien kopā bija Krišāns Lācis un Raivis Zeltīts. Paldies! Uz tikšanos!